Svētdienas sāksies vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, un šogad svētku dalībnieku gājiens notiks jau pirmajā svētku dienā. Ropažu novadam gājienā pievienosies Moldovas pārstāvji, kuri šajās dienās iepazīst Latviju un nu pat kā noslēguši sadarbības līgumu ar Ropažu novadu, tā kļūstot par pirmajiem ārvalstu draugiem, ar kuriem robežos sākta šāda sadarbība. Jau pirms 6 gadiem ar Moldovu sadarbību aizsāka Latvijas vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, tolaik palīdzot Moldovas ziemeļu reģionam aktualizēt attīstības stratēģiju. Jau pēc neilga laika šajā sadarbībā iesaistījās arī vairākas Latvijas pašvaldības. Šobrīd jau vairāk nekā 20 pašvaldības ir atradušas draugus Moldovā un noslēgušas sadarbības līgumus. Šāds sadarbības līgums tiek slēgts arī starp Ropažu novadu pašvaldību un Moldovas pilsētu Sirets. Sadarbības iespējas ir ļoti dažādas un daudzas. Tā līdzinājā sadarbība šobrīd ir gan uzņēmēju darbības jomā, uzņēmēji brauc uz Moldovu, gan arī mūsu uzņēmēji uzņem Moldovas uzņēmējus pie sevis, tāpat arī kultūras jomā ir ļoti aktīva sadarbība, jo mums ir diezgan daudzas kopīgas tādas kultūra vēsturiskas saites, kas mūs arī vieno un vai arī varbūt atšķir, bet arī kas mums rada pamatu sadarbībai. Tāpat arī jauniešu jomā mēs varam sadarboties, ir arī iespējas rakstīt kopīgus projektus, piesaistīt arī fondu finansējumu, tā kā sadarbības iespējas ir ļoti dažādas. Moldovas pilsētas Sirets mērs vienlaikus tieši meklēja sadarbības partnerus, ar kuriem veidot sadarbību. Viņš izsūtījis aicinājumu vairākām Rietuma Eiropas valstīm, un Latvija bijusi pirmā, kas atsauksies aicinājumam, un nekavējoties arī sazinājusies ar Moldovas pārstāvjiem. 2016. gadā Moldovā notika Latviešu biznesa fórums. Tur arī aizritēja pirmā šīs pilsētas pārstāvju tikšanās ar latviešiem. Pašu galveno attīstības redzu pašvaldības darba organizēšanā. Mēs te skatāmies, kā notiek izglītības skolās un bērnu dārzos. Mūsu kultūras speciālists redz, kādas kultūras aktivitātes šeit notiek. Jaunatnes lietu speciālists skatās, kā tiek organizētas sporta aktivitātes. Redzam arī, kā te norit sociālais darbs. Ja mums, piemēram, ir 100 problēmas un 5 risinājumi, tad atbraucot mājās no šādas tikšanās ir jau 25 risinājumi, 50 risinājumi, un tas redzes loks ir plašāks. Tas ir kā iemācīties jaunu valodu. Moldovas pārstāvju sadarbības iespējas redz arī dažādu pārobežu projektu īstenošanā, un uz to cer arī Ropažu novada pašvaldība. Mēs sagaidām daudz jaunas draudzības, daudz jaunus projektus. Visvairāk projektus tieši skatoties vairāk izglītības jomā. Mēs vairāk skatāmies sadraudzību tieši starp skolām. Man liekas, ļoti būtiski ir mūsu skolāniem redzēt, kāda ir dzīve Moldovā, un Moldovas skolāniem atbraukt pie mums tieši visvairāk lielākā sadarbība noteikti izglītībā un jaunatnē. Kurš no kura un ko mācās? Es noteikti domāju, ka mēs varētu mācīt Moldāviem vairāk tieši, kas saistīts ar vidas aizsardzību un ar ekoloģiskiem jautājumiem. Mums ir ļoti aktīva ekoskola, un tieši šie jautājumi ir tie, kurus arī mēs gribētu dalīties pieredzē. No Moldovas latvieši varot gūt jaunu amatu prasmes un iepazīt Moldovas kultūras vērtības. Šodienu laikā Moldovas pārstāvi apskatījuši ne tikai Latvijas izglītības iestādes, bet arī patvērumu meklētāju centru Muciniekos un dažādus dabas objektus. Tāpat arī iepazinušies ar ropažu aktīvajiem senioriem, kuri sadarbības līgumu parakstīšanas reizē Moldāviem dāvina eņģelīšus. Savukārt svētdien Moldāvi kopā ar ropažu iedzīvotājiem dosies dziesmu un deju svētku gājienā. Moldāvi būs tērpušies savos tautas tērpos, kas tieši ar šādu nolūku arī paņemt līdz uz Latviju.